Pirmkārt jau vēlos atvainoties visiem, kuri gaidīja svētdienu video, un video iznāk tikai šobrīd, bet labs nāk ar gaidīšanu. Īsumā šajā epizodē cepsim gaļu, svinēsim manu un Matejusa dzimšanas dienu, es filmēšu, kā peld gulbis. Pēc tam, ejot mājās pēc gaļas cepšanas, atradīsim super krūtu tačku, skatīsimies, kā kāds random džeks gandrīz izšķīst, un beigās, ka Margo riktīgi izšķīdīs. Labrīt! Sveiciens visiem jaunajā video. Ir jauna nedēļa, ir pirmdiena. Turpināsim būvēt. Esam sagatavojuši zemi priekš visiem fundamentiem. Liksim iekšā veidņus, un tā jau būs fundamenti gatavi. Krač, šodien ir pirmdienas vakars, un es saņēmu ziņu no savas vadības, no uzņēmuma, ka man nevajadzētu filmēt šos te YouTube video par būvniecības procesu, jo tur tomēr ir redzams, ko un kā mēs daram, un skaidrs, ka būvniecība ir tāda pilna ar dažādām niansēm, kas atvieglo darbu. Tā kā teiksim tā, jebkurš var uzbūvēt skateparku, jautājums, cik ātri, cik kvalitatīvi, cik efektīvi un tam līdzīgi. Un mēs jau gadu gaitā esam šīs te visas lietas atkoduši, un filmējot procesu, es varētu arī kaut ko no tā, piemēram, nejauši izpaust, jo apzināties to pavisam noteikti netaisījos darīt. Un otra lieta ir, ka pasūtītājam ir jāprasa atļaujas, lai vispār filmētu. Viņam ir visas tiesības mums neļaut filmēt vai ļaut filmēt, bet katrā ziņā nesaskaņojot, es to īsti darīt nevaru. Tāpēc viss beidzās ar pirmās nedēļas video, un turpmāk tad vienkārši mēģināšu filmēt kaut ko citu, nezinu, iešu sportot vai braukāties vai kaut ko, mēģināšu kaut kādus vidikus sataisīt. Čau, es neko vairāk labāku nevaru izdomāt, kā filmēt, kā es trenējos, vismaz šodien. Pēc tam es gan jau kaut ko vēl pafilmēšu, kā es trenējos, kā es braukājos un tam līdzīgi. Vispār par trenēšanos ir tā, ka man ir aplikācija jau kaut kādus gadus 4 laikam. Es par viņu maksāju 24 vai 25 eiro mēnesī, un man tur ir treniņu plāns, kur es varu izpildīt vienkārši mājās uz zemes, tā kā, pilnīgi jebkur uz līdzenes virsmas man nevajag nekādu ekipējumu. Un sākumā es viņu īstenībā nopirku netīšām. Viņa bija, sanāk 24 eiro gadā, tie ir laikam 2 eiro mēnesī. Es domāju, paņemšu uz 1 mēnesi, pamēģināšu patrenēties. Un, protams, subscriptions uzreiz uz gadu aizgāja. Un man bija tāds, es domāju, es tagad samaksāju uz veselu gadu par aplikāciju, viņa noteikti ir jāizmanto. Un tad es kā sāku, tā es principā, man liekas, pusgadu toču es trenējos. Tā kā katru dienu caur to aplikāciju, un bija tā kā arī rezultāts un tam līdzīgi, bet tad kaut kā vienā brīdī sāku skipot, un tad laikam noskipoju pavisam, sāku vēl strādāt šiten Mindwork ramps, un palika arvien mazāk laiks, arvien mazāk iespējas, tāpēc, ka tur dzīvošanas bija ar vairākiem cilvēkiem kopā, tad es tur sākumā kautrējos un vēl visu kaut ko ik pa laikam trenējos, bet diezgan maz. Un tad es ik pa laikam vēl kaut ko tā kā trenējies, bet tā reāli intensīvi pieslēdzies neesmu ilgstoši diezgan ilgu laiku. Tajā aplikācijā var redzēt, no 24. gadā bija pēdējā reize, kad es trenējos mēnesi vai 2 pēc kārtas, bet arī es taisīju tikai tā kā rīta treniņus, kas ir tur principā 7 minūtes, vairāk tāda kā vingrošana, iesildīšanās, tur ir arī kaut kādi push-upi, kaut kas tāds, bet
ļoti minimāli. Nu, tā kā tur mēnesī 25 vai 26 dienas, nu, tas ir gandrīz visu mēnesi bez izņēmumiem. Es apmēram izstāstīju savas attiecības ar treniņiem. Nu, vēl ko es varu pateikt, es tāpatās visu laiku kaut ko daru. Tad ik pa laikam man uznāk, ka man sagribās skriet, tad es aizēju paskrienu, tad es kaut ko padaru uz štangām. Vienu brīdi īstenībā es arī diezgan intensīvi staigāju uz stieņiem. Tur visādas workoutus taisīju. Tad, jā, nu vēl roņoju, ar Iksu braukāju un ko vēl es daru. Nu, citreiz bumbu pamētāju, basīti, kaut kādu streetballu uzspēlēju, bet nu, tas tā mazāk. Nu, likšu virsū kameru un skatīsimies, kā tam man ies. Kā jau vienmēr, atsākot trenēties, nu tas pirmais treniņš bija diezgan grūts. Tā kā beigās man jau aptrūkās spēks, un tad man arī jau rokas pēc tam sāka sāpēt, un nākamajā dienā grudaks sāpēja. Nu, tā diezgan, varbūt izskatās, ka tie visi vingrinājumi ir tādi diezgan chill, bet, nu, īstenībā patiesībā laikam gluži tā nav. Zin kā, varbūt es esmu mīkstais, bet, kā jau es minēju, es tomēr esmu trenējies un ik pa laikam arī trenējos, un, nu, īsti sevi pa mīksto neuzskatu. Gribēju uzreiz angliski runāt. Tādi mēs cepam gaļu ar ko Brazīļiem, ar Kamargo, Matejusu. Matejusam, starp citu, tāpat kā man šodien ir dzimšanas diena. Tāpēc mēs svinam kopā. Yeah, so basically I told that we are celebrating our birthday. Me and Matejus cooking meat. Oh, the meat is burning. Camargo. Yeah. This grill is burning. Starp citu, reku peld gulbis, un man ir bail, ka viņš tūlīt nāks pēc gaļas un uzbruks mums. Ems, man liekas, ka gulbi taču uzbruk, vai ne? Jau redzēs. Pagaidām viņš tikai zivis copē. Tas ir labi. Reku, tur tālamai vēl viens. Nu, tas arī copē zivis, un tur gar malu starp citu vēl kaut kas izstāst, ka peld pīle. Divas pīles, viena pa priekšu copē, otra pakaļ peld. Un kroče. Jā, Animal Planet. Oh, un reku vēl ir trešais gulbis. Reku 1, 2, 3. 3 gulbi mauc apkārt. Brāģis tikko tā baigi pastījās uz to gaļu. Man liekas, viņš paskatās sākumā, ierauga zivi un tūlīt viņš viņai uzbruks. Brān, tagad viņš sāk saprast, ka kāpēc man vispār zivis ķert, ka vienkārši free gaļa. Ems uztaisīšu vienkārši vlogu kroča pa gulbiem. Viņš tik ātri pa to straumi pārvietojas. Tu tikai paskaties to bembi. Jēd rīt vai kociņu. Man liekas, pirmā emka, kas man tā kā tā patīk. Visas citas emkas ir tā kā emkas. Šī tā ir kaut kas krūtāks. Bumperi, bodijs, spoilers, diski. Jau mēs iepriekš pa dienu redzējām šito tačku. Un es nepaspēju izvilkt telefonu un nofilmēt, bet mēs viņu tikko vienkārši uz ielas ieraudzījām. Es pastiedies. Tas, man liekas, ir spīcākais amerikānis, kā tas jebkad esmu redzējis. Pastiedies to salonu un diskiem. Eldorado. Jēziņ. Ot tā ir tačka. Es reāli kādreiz gribu šitādu tačku. Tu pasties.
Camargo, good car. Labs tačka. Labs tačka. Labs. Jēzi. Super labs tačka. Mēs atradām spotu. Tas Džeks taisās dropot šitajā. Yeah, man, let's go! Yeah! Let's go again! One more, you can do this! Yeah! You will have it! You have to try one more time. You can do this. Can I try 1 second? Yeah! Nice, man. You are good. Roller coaster. Crazy as hell. Yeah, man. Es īstenībā tikko iedomājos, šitā ir tik viegli telefonu nozagt. Šis stāv man šitā filmējas. Kāds brauc garām uz šo lielo plazu, paķer viņu aiz statīvu un brauc tālāk. Bet tad es sapratu, ka es viņu tāpatās noķertu. Šeit centrā bija ļoti daudz cilvēku, un viņi mums kaut ko teica vāciski, un mēs nevarējām saprast, vai viņi ir dusmīgi vai priecīgi. Un tad pēkšņi Camargo atrada šito spotu, izdomāja noslēdot tādu kā sīkurbu. Es arī pie viņa stāvēju, ilgi domāju, mēģināju saprast, kā uz viņa uzbraukt, kā vispār dabūt trajektoriju, bet tā arī īsti beigās neko citu kā man eitī neuztaisīju. Beigās arī Camargo padevās, un mēs nonācām līdz šim spotam, kurā es izdomāju, ka jāuzsita tūfčiņas. Beigās arī uzsita un devāmies tālāk. Nonācām līdz šai te baznīcai, kurā principā bija šī vakara highlights. Vispār sākotnēji mēs šeit apstājāmies, jo vienkārši šķita skaista vieta un īsti nebija kur tālāk braukt. Tālāk bija sūdīgs segums, lai skeitotu, un tad pēkšņi Camargo uzkāpa augšā uz trepēm un sāka kaut ko mēģināt, un es sākumā nesapratu, ko viņš tur ņemās, ko viņš tur čakarējās, un tad es sapratu, ka viņš grib ar šito triku, es nezinu, nemācēšu pateikt, kā viņu sauc, bet ar šo te triku viņš gribēja ielikt iekšā šajā te leģā. Beigās, laikam, sapratu, ka nebūs, un te jau viņš sāka mēģināt ar oliju viņā iedropot. Pēc pāris mēģinājumiem viņam arī sāka sanākt. Šajā brīdī arī man parādījās ticība, ka viņam sanāks. Un tā jau vienkārši viņš turpināja mēģināt, mēs turpinājām filmēt un cerējām, ka viņš to izdarīs un uztaisīs šo te olī dropinu leģā, kas ir diezgan crazy, ņemot vērā to, kāds lejā bija segums un ka priekšā vēl bija mašīna. Bet tomēr beigās jau pateikšu priekšlaicīgi priekšā, viņš viņu nenolendoja. Pēc šī mēģinājuma likās, nākamajam jau noteikti jābūt. Oh! Oh! Fucking hell. Yeah, Camargo, you need a new board. Shit, it happens. Well, that was crazy, Bale. Shit.
Reāli viņš šīdien te apmēram ielokojās un no šejienes vienkārši lidoja pret to riepu. What the fuck? Tirou, eu pensei assim, vou fazer valer essa merda, mano. Ah, o melhor shape que eu já andei. Mas tu botou pra baixo? Tas bija dirsā. Reāli viņš nolendoja apmēram tur. Viņš vienkārši reāli 2 metrus lidoja un vienkārši ar muguru tieši pret riepu. Viņam viss esot chill. You safe, Camargo? Yeah, Everything good? everything good. Just the board. Yeah, that's the shit, bro. But that was like fucking crazy bail, man. And now how we're back to the home. That shit was totally crazy. Šeit vēl pa ceļam uz mājām pamanīju šo prikalu un izdomāju nobraukt pa visiem clipping pointiem. Tas arī viss šajā video. Lūdzu, ieraksti komentārā, vai tev patīk arī šāds saturs, jo man ļoti māc šaubas, vai tas, kas varētu interesēt cilvēkiem YouTube, kas skatās manas video. Tāpēc, ja tev nav grūti, tiešām ieraksti komentārā, bija grūti, nebija grūti, un tad jau redzēsim, vai tiksimies arī nākamajā.